Tā. Šis video būs par tādu vienkāršu lietu kā jumta fermas izgatavošana. Pirms to vispār sākām taisīt, nebija skaidrs, kā to vispār darīt, ka varētu ar skrūvēm skrūvēt kopā, varētu vēl kaut kā. Un tika izskatīts variants ar naglu plāksnēm. Bet nebija ne informācijas, nekur neko nevarēja atrast, tikai rūpnieciska iestrāde. Tāpēc šitas video arī top. Lai pārējie, kas grib taisīt tādas fermas, var droši viņas taisīt, jo izrādās nekā tur tāda sarežģīta nav. Izveidojās laukums ar stabīliem pamatiem, lai nekas nekur nelēkā, lai pilnīgi pieguļ pie fermas un lai var sist stipri. Un sanāk beigās ļoti skaista ferma, eju demonstrēt. Viss izskatās ļoti izturīgi, ļoti kvalitatīvi. Un redzējis, esmu rūpnieciskās un mūsu izstrādājums, es nedomāju, ka ir kaut cik sliktāks. Ļoti kvalitatīvi un smuki izskatās. Tā. Bišķi vēlāk parādīšu rašanās procesu. Tagad mēs nodemonstrēšu, kā savienot koku, pagarinājumu izveidot ar naglu plāksni. Naglu plāksnes ražojums ir Mitek Top V. Ļoti interesanti viņiem tie asmeņi ir, ka viņi ir asi un ar atskabargām, kas ļoti atvieglo iezīšanas procesu. Lūk, tā. Tagad skatīsimies, kā tas viss notiek dzīvē. Noliekam plāksni, apakšā ir pamats smuks. Sākumā piedzenam bišķīt klāt, lai viņi vispār sāk turēties kokā. Nedaudz deformējās, bet tas sakarā ar to, ka metāls ir mīksts, nekādas problēmas no tā nerodās. Un dzenam ar 3 kg kuvaldu vai latviski veseri, dzenam viņu iekšā. Ieteicams, lai tas viss nevibrē, jo tas rada papildus problēmas. Un izveidojās ļoti skaists savienojums, kurš, to viņu parādīsim, cik viņš ir izturīgs. Ir negaidīgi izturīgs. Teiksim, paņem to dēli. Jā, viņš uzvedās tieši tāpatās kā dēlis. Sajūta ir, ka tas ir vesels dēlis, nevis savienots dēlis. Nekāda locīšanās, nekādas vājības pazīmes ideāli. Tā, turpinājums sekos. Savienojot dēļus savā starpā, veidojās starpības starp vienu dēlu un otru, tāpēc, kad materiāls ir zāģu materiāls un nav vēvelēts, un tā precizitāte nav absolūta. Tāpēc mēs, lai nebūtu starpība, viņu vienkārši noslīpējam ar ritiņu. Tā visās gatava, centrālā šuve augšējā tā, un te pārējās. Viss pietiekoši precīzi, bet nepārmērīgi. Tā, tuliņ arī parādīšu, kā iesitam visas plāksnes, teiksim, daļu no viņām. Kā tas izskatās reāli jau dzīvē. Šitas, laikam, būs pats interesantākais, tā ir lielākā plāksne, kas tiek likta virsū. Tā, tiksimies pēc mirkļa. Tā, katrā vietā es te noskatījos no vienas programmiņas
saucās Wood Express, koks Express. Kā būvēt fermas, kā viņas tur apmēram taisītas tiek, tur visiem aprēķiniem tiek dotas, bet nu, tā bija demo versija, es negribēju pirkt viņu, ja. Un es noskatījos un apmēram no turienes arī paņēmu izmērus stiprinājumiem ar rezervi vēl. Ot šeit ir tāds garants stiprinājums, šī vietā nāk kantains, viņš tiek novietots nedaudz uz centru, lai vairāk noturētu šo koku. Šeit tāds maziņš, vismazākais, centrālais ir vislielākais, nu un šeit attiecīgi spoguļu attēlā atpakaļ. Un te ir mūsu savienojums, jo manējais laidums ferma ir 7,5 metri, ja, bet dēlis ir 6 metrīgais, tātad man nācās taisīt tādu savienojumu. Cik es zinu, savienojumam no fermas šās te atduras vietas jābūt ir 60 centimetriem. Vismaz pēc tās programmas. Nu, tā mēs arī ievērojām, mums pat vairāk sanāk. Tā, tūliņ būs demonstrācija, kā mēs viņu iestrādājam gala. Un pēc tam vēl parādīšu, kā mēs lielo iestrādājam. Tad būs kopējs priekšstats radies par to, cik tas ir sarežģīti vai vienkārši. Un te vēl var redzēt, ka mēs visu būvējam reāli uz pirmās fermas, ko mēs uztaisījām. Uztaisījām pirmo fermu un pārējās vienkārši kopējam. Liekam virsū, ar skrūvītēm nostiprinam, visus leņķus piedzenam, kur vajag pieslīpējam un dzenam iekšā. Un te viss ļoti, ļoti vienkārši. Sākumā nostiprina viņu. Pēc tam paņemam. To nostiprināšanu mēs veicam ar 2 kilogramīgu āmuru. Teiksim, sākumā vieglāk kontrolēt, bet iedzīt iekšā līdz galam, nu vajadzēja 3 kilogramīgs vesers, jā, es jau teicu agrāk. Un dzen iekšā. Šīs plāksnes mēs pirkām firmā Stipro, Sijā Stipro. Tas viņam ir mājaslaps stipro.lv. Darbs ir diezgan fiziski smags, bet pēc pirmajām 10 plāksnēm jau atrodās savs ritms, kādā tu vari to darīt, un nogurums īstenībā nav nekāds lielais, jo principā tagad tas ir viegli. Tā, te var redzēt, kā viņš iedzenās iekšā, viņš pilnīgi iespiežās kokā, un pateicoties tām atskabargām vispār nenāk ārā, jo es biju testējis arī citas naglu plāksnes, un tām nebija atskabargu. Un tāpēc, teiksim, bija tā, ka tu vienā vietā iedzen, otrā vietā viņš paspiežas ārā. Ar šīm plāksnēm tādas vispār problēmas nav. Bet nu pieņem, ka var jebkuru iedzīt, vienkārši tas ir iestrādes jautājums. Nu, lūk, un šādā veidā mēs esam izveidojuši 25 fermas. Re, kur stāv viena kaudzīte, re, kur stāv otra kaudzīte uz mājas. Dienā mēs varam, tas ieskrienās jau viss ir atstrādāts, visi šabloniņi izveidoti, 6 fermas izveidot. Tas ir 8-9 stundas darba diena. Nu, tad rēķiniet paši, cik jums tas daudz laika aizņems. Paldies par uzmanību!